Labvakar, Sanita un Andri. Tā, man projekts ir pilnībā pabeigts. Var teikt, ja viss apstiprinam, tad sagatavots ražošanai. Tātad, pēc faktiskajiem mēriem nācās visu šo te daļu mazliet pastumt uz labu pusi. Un šie ir elektrības skapi, un te es atstāju 5 mm tā kā papildus. Lai nemainītu to, teiksim, to vizuālo izskatu, ko es izdarīju, es atvilkņu bloku uztaisīju, nevis atvilkņu, bet apavu bloku uztaisīju mazliet šaurāku. Tā. Paliek tāpatās, kā bijām runājuši, 2 atvilknes iekšējās. Tā, kas mums vēl, šie plaukti 2 ir noņemami, tad tā doma ir tāda, ka izņemam plauktus, noņemam plauktu turētājs un attaisam elektrības skapi. Šeit vēl gāja runa par to, ka tur varētu taisīt kaut kādu falšu paneli, lai slēptu tos rūterus, kas jums tur ir, tās lietas paslēptu, elektrolietas paslēptu, bet tam elektrolietām vajadzētu kaut kādu gaisa ventilāciju, gluži slēgt ciet, es viņu negribētu. Pa cik, te caur durvīm kaut kur ir spraugas, tas viss ventilētos. Varbūt pastāv iespēja, ka mēs vienkārši vienojamies par to, ka netaisam papildus falšu paneli, bet vienkārši tos rūterus un kaut kur augšpusē noliekam. Ja te ir iespējams izvilkt vadu kaut kur, tad vienkārši noliekam plauktā, viņš tur stāv un teorētiski viņam nevajadzētu traucēt, teiksim, ikdienas skapi lietošanai. Kaut kādā augšējā plauktā. Es cik tā skari domāju šobrīd. Tā vidus daļa paliek tāda pati, melna caurule. Šeit bez atvilknēm apakšējā daļa un antresole uz tiponiem. Ko es izdarīju, es tiponus taisīju slēptos, lai netraucētu, teiksim, kaut kāds mans tur likt. Vieta mums atļauj, iespēja arī izmēri ir sakarīgi. Līdz ar to te ir pielietots papildus, tā kā divas plātnes. Un vienā no tām es vienkārši iestrādāju slēptos tiponus, un tad viņi attiecīgi ir acīs nekritīs. Jo vienkārši man nav iespējams ielikt slēpto tiponu un 2 durvis uz vienu plātni sadalīt. Tā es nevaru uztaisīt, līdz ar to man negribējās likt papildus šeit kaut kādus ārējos tos tiponus. Kas vēl tāds, šeit ir nepilna izvilku vadotnes šīm 2 atvilknēm, un savukārt apavu konsolē tur ir pilna izvilkuma. Tā, kas attiecas vēl uz apavu konsoli, tad vietas būs pietiekoši dziļi, tad te ir 550 mm dziļumā, jeb tā, teiksim, apavu darba zona būtu gandrīz 53 cm, kas būtu pietiekoši brīvi ievietot 2 apavu pārus. Vai arī tad attiecīgi gariniski tur vēl var ievietot. Vietas tur ir gana. 3 apavu pārus, 2 pilnīgi brīvi un 3 apavu pārus te var ievietot. Un tos, attiecīgi, tos varēsiet mainīt augstumus ik pa 2. Tātad 2 mainās, 1 statiski, 2 mainās, 1 statiski un atkal 2 mainās. Un šie augšējie 2 būs statiskie plaukti. Tas ir vienkārši man stingrībai nepieciešams. Augstumu maiņu es uzliku 1 uz augšu, 1 uz leju, tātad 3 augstumu līmeņu uz katru plauktu. Un šie plaukti ir uztaisīti tā, ka viņi būs ar tādu snīpi. Tā doma ir tāda, ka liekot apos, lai šie plaukti nekur nesteigā, tad viņi ievietosies tādās gropēs, un plaukts būs, viņš būs stingrs katrā ziņā. Tā, kas vēl tāds, ņemot vērā konsoles svaru, man nācās mazliet sadārdzināt projektu par 38 eiro, jo ir nepieciešams papildus stabilizators. Tas saistīts ar ko? Tātad, ja mēs liktu tikai vidus daļā konsolei rokturi, tad mums tā konsole izvilktos taisni. Bet pa cik negribās mainīt un laust to visu kopējo izskatu, rokturs būs sānā, un, lai atvilktu nesteigātu pa labi, pa kreisi, viņi, protams, tur pāris milimetrus steigās, bet, lai nebūtu tā krasi un nestrīķētos nekur, apakšā būs papildus stiprinājums, jeb papildus stabilizators. Augšējā nišā te būs tāds, tā kā slēptuvīte jums maza. Tūlīt parādīšu, kā tas varētu izskatīties. Tad te būs augšējā daļā būs iespējams kaut ko paslēpt, ja kaut kas ir nepieciešams. Tad es netaisīju viņu slēgto, tā kā pilnīgi kasti ciet. Būs tāda kā
kraikasīti varēsiet tur kaut ko uzkrāt. Jā, un runājot par grīdu, jūs uztraucāties par grīdu pašu, tad es runāju ar kolēģiem no blakus uzņēmuma un arī AIM Furniturā konsultējos. Un parādīja grīdu, kādā virzienā jums ir grīda ieklāta. Man teica, ka tur īsti neko baigi tur iespringt nevajadzētu. Ja būtu paralēli skapim garan virzienā ieklāta, jeb horizontāli būtu grīda ieklāta, tad jā, tad tiem dēļiem, teiksim, te uz iekšu nebūtu kur staigāt. Bet pat cik jūsu gadījumā dēļi ir vertikāli attiecībā pret skapi ieklāti, tad šeit savā starpā viņi varēja staigāt un uz āru viņiem arī kur staigāt. Vienīgais, ko man teica, ja pieteica, lai es priekš šāda svara, tad skapja kopējais svars ir ap 360–365 kg, lai es izmantoju plastikāta tās mēbeļu pēdiņas. Jo plastikāts pa jūsu grīdu varētu vienkārši labi izslīdēt, viņš tur pāris milimetrus tas koks padotos un tur visam būtu jābūt ok. Un no mugurpuses izskatītos šādi, šeit tad paneļas nebūtu, visur pārējais tad ir slēgtais. Tā cokoļa daļa, tā kā arī bijām runājuši, 2 mm iebīdīja uz iekšu. Robotiķis tas smuki visu varēs iztīrīt. Kas vēl tāds, šeit laikam tāds, tāds nians laikam nebija. Okay.